Latgale, tada pam pam param šeit ir manas mājas. Latgale, tada pam pam param nevis pasaka, bet vieta, kur nav jātēlo vairāk un nav jāmeklē sevi. Ir laiks parādīt to, ko es esmu iemācījies Anglijā. Kad es braucu copēt, un ja ir iespējas, vienmēr gribu kaut ko sagatavot. Ja? Vai tas būs kāds plops, vai tā būs zivju zupa, ja? Vai vienkārši tas pats šašliks. Gatavošana brīvajā dabā ir, teiksim, tā ir vēl viena bagātība, kas mums ir pieejama tieši Latvijā. Lai tas izskatītos savādāk, te ir kustamais īpašums, kas gala rezultātā rezultēsies par nekustamo īpašumu. Mums būs līguma priekšmets zupa, ja, un attiecīgi sastāvdaļas kustamais īpašums sastāda līdekas un asari, dārzeņi, kas piedod tos sevišķo smeķi, un attiecīgi bišķiņ zaļumu, un, protams, pāris tādas nosacīti noslēpumainas lietas, ko mēs līgumā neiekļāvām. Tās ir garšvieliņas, par kurām es nevienam neteikšu, bet no tām garšvieliņām tas līgums paliks arvien saturētāks. Un, ja runāju par gatavošanu, tā ir vēl viena mana sirdslieta, bet es nevarētu ar to nodarboties profesionāli. Vai kaut kas ir jāatstāj, lai tas neattīstās tālāk. Es negribu to pārvērst par profesionālu darbību, jo es negribu vilties tajā visā. Es gribu turpināt copēt, gatavot un attiecīgi darboties tur, kur es darbojos pašlaik. 2011. gadā es aizbraucu uz Lielbritāniju, jo, teiksim, beidzās mans biznes ar vienu draugu. Jo, bija viss kas, un attiecīgi vajadzēja iemācīties, teiksim, tā dzīvot no jauna. Man diezgan paveicās, jo caur draugiem carnāju savu vietu vienā diezgan pazīstamā restorānā. Un, attiecīgi, tajā restorānā es uzsāku savas gaitas kā virtuves palīgs. Mizoju kartupeļus, attīstīju sev iemaņas, kuras man līdz šim nebija vajadzīgas. Ja? Un pēc tam vienā brīdī tā sanāca, ka kopā ar šefu tā strādājām, un vienā brīdī tā kā, vecī, tev jāiet laikam virtuvē arī kaut ko padarīt. Attiecīgi iemācījos cept steikus, gatavot mīdijas, vīna mērcēs un visu pārējo tādus smalkumus. Es pastrādāju tajā virtuvē kādus gadus divus, dabūju darbu Carlsberg alus lielajā distribūcijas punktā, un sākās lielais fiziskais darbs. Arī attiecīgi iemaņas, kas man nebija nekad dzīvē, jo es pieredzis biju vairāk strādāt ar papīriem. Nācās sevi pierādīt, bija garās stundas, bizness gāja kā pa kalniem. Viņi mainīja arī dažas biznesa modeļus, mainīja arī IT pieeju un tā tālāk, dēļ tā arī sanāca pa 14 dienā vienkārši strādāt. Un faktiski tās bija tikai naktsmaiņas manā dzīvē. Sākās cits posms, ka es sāku iet vairāk kā uz menedžerēšanu. Carlsberg biznesa cieta lielus zaudējumus, un līdz ar to 17. gadā, pēc 4 tādiem pamatīgiem darba gadiem, Carlsberg mums paziņoja, ka viņi slēgsies ciet. Viņi pārdos savu distribūcijas biznesu citām komandām. Patiesībā arī gribu beidzot atgriezties Latvijā. Un 2017. gadā priecīgs un laimīgs piezemējos Rīgas lidostā un aizbraucu uz savu Daugavpili dzimto. Ja es uzdotu sev jautājumu par to, vai ir vērts atgriezties Latvijā, es pilnīgi noteikti pateiktu jā. Ja runājam par zivīm, lašveidīgajām, īpaši lašiem, ir izteikti tāds saucamais angliski homings. Tas ir kā mājas izjūta. Viņi, kad migrē, viņi atnāk uz to upi, kur viņi ir piedzimuši. Ja viss ir kārtībā, ja viņu neviens nav apēdis, ja nav atnācis lācis arī, kurš vienkārši izdzinā viņu, ja nav mainījies ūdens sastāvs un tā tālāk. Tur ir ļoti smalka bioķīmija apakšā, bet es varu pateikt par sevi, ka atgriešanās Latvijā jebkurā gadījumā bija pareiza izvēle. Lielās valstīs, lielās megapolēs pabūt vienam, pilnīgi vienam bez skaņas, tā ir tāda ļoti liela ekstra patiesībā.
ko ikdienā, teiksim, darot darbus, nevienmēr tu varēsi atļauties. Bet šeit Latvijā ir vietas, kur es, piemēram, varu ierasties, un es tiešām zināšu, ka es nevienu nesatikšu. Un tai pašā laikā es zināšu, ka līdz tuvākajai mājai būs 10 kilometri. Ir labi, ir citur. Ir bijis tā, ka negribējās braukt prom no Japānas, negribējās braukt prom no Anglijas, bet Latvijā ir tas mājas feelings. Angļi man iemācīja to, ko es arī pašlaik izmantoju, ja? Ka tā ir nedaudz spēle. Neesi tik nopietni tendēts uz to mērķi, neesi tik nopietni tendēts uz to rezultātu. Gūsti baudu no procesa, ja? Un attiecīgi tad arī rezultāts būs. Nākot Latvijā, man bija jāsaprot, ko es gribu darīt te. Darba tirgus Latgalē attīstās pakāpeniski. Darbu iespējams atrast salīdzinoši ātri, noteikti augsti kvalificētiem darbiniekiem vai profesionāļiem kādā savā jomā. Protams, ka tehniskie darbinieki tiek izķerti ļoti ātrā tempā, un nozares ir tādas kā loģistika, ražošana, arī klientu servis. Latvijā attiecīgi es pastrādāju dažus darbus, bet, kā jau teicu, 15 gadus atpakaļ nekustamie īpašumi mani uzrunāja. Un es piereģistrējos, uztaisīju firmu un attiecīgi sāku darboties. Faktiski no nulles. Ja tu pats esi sev priekšnieks un arī pats sev esi darbinieks, kurš to, teiksim, tā maini lomas darbinieks priekšnieks, ja, pats sev, attiecīgi pats pirmais ir disciplīna un arī tas, ka ir vienmēr jādara tas, ko apsolīja, vienmēr ir jāsako termiņam, vienmēr ir jābūt atklātam, atbildīgam. Mums ir jānofilmē viens zemes gabals pārdošanai. Un attiecīgi priekš tā mēs palaidīsim dronu, lai pircējiem būtu uzskatāmāks, kā tas izskatās dabā. Mums ir ļoti laba lieta kā kadastrs LV. Ja, mēs pēc kadastra numura atrodam to zemes gabalu, ko mēs gribam nofilmēt, lai novērtētu tā zemes gabala priekšrocības. Tad sāksim šeit, pēc tam uz šejieni un tad uztaisīsim kvadrātu. Mēs pavirzāmies uz priekšu. Kopumā Latgalē ar zemi ir tā, ka var dabūt, ir jāpameklē. Zemīte vēl ir, un pats galvenais, ka tai zemīte ir vērtība. Nekustamo īpašumu aģents pirmām kārtām ir arī, teiksim, persona, uzticības persona, kas, piemēram, skatoties, kā labā viņš strādāja, gan pārdevēja, gan pircēja labā. Ja pārdod, to pārdodam, teiksim, pēc iespējas efektīvāk, ja, ātrāk, un arī, lai cilvēkam ir tā maksimālā peļņa, ko visi gaida. Un pie viena mēs arī konsultējam par nodokļiem, konsultējam par juridiskām dažādām niansēm. Ja tas ir pircējiem, tad mēs pircējiem spējam izskaidrot tās zemes vai kādu nekustamo īpašumu objektu izmantošanas iespējas. Kā redzi, kur tad ir pēdējais šis robežas punkts? Aģents tev iekonomēs laiku. Aģents tiksies ar cilvēkiem, aģents sagatavos papīrus, aģents tevi nokonsultēs, aģents sekos tavam īpašumam, aģents apsekos tavu īpašumu, aģents apsaimniekos tavu īpašumu. Pēdējā laikā ir izaugusi uzticība nekustamo īpašumu maklerim, ja, jo kādreiz bija runas par melnajiem makleriem, par kaut kādiem, teiksim, negatīviem aspektiem, ar ko cilvēki sastopās. Šeit, attiecīgi var teikt, ka arī šeit kultūra ir gājusi tālāk. Tie laiki ir garām, kad, teiksim, varēja palūgt saimnieci Māru, kas ir kaimiņiene, notirgot tavu māju. Tev ir jākļūst tātad vai nu par individuālo komersantu, vai nu par sijā, ja, teiksim, ja vienkāršiem vārdiem to izskaidro. Tad, attiecīgi, jāiet tālāk, ir jāiekļūst arī nekustamo īpašumu makleru reģistrēs. Sākt var jebkurš, ja, bet ir jābūt tai vēlmei mācīties, attīstīties un visu laiku būt tonusā. Spēt uzdot jautājumus gan vidam, gan arī vienkāršam kaimiņam. Ja, attiecīgi, ir jābūt tam kompleksai pieeja to visu jautājumu risināšanai. Tara-pam-pam-param, šeit ir manas mājas, Latgalē. Tara-pam-pam-param, šeit ir manas mājas, Latgalē. Tara-pam-pam-param, nevis pasaka,
bet vieta, kur nav jātēlo vairāk un nav jāmeklē sevi, jo esi te. Šeit saule lec pār. Arī vienmēr braucot uz Copi, uzskatu, ka tāpatās kā ikdienā dzīvē, teiksim, darbojoties nekustamajos īpašumos vai strādājot kaut kur, ir ļoti svarīgi sagatavot tādu kā mājas darbu, lai tev būtu kārtība visur. Un attiecīgi man ļoti patīk pats process tieši. Copa vēl nav sākusies, bet tu jau viņu iekustināji tādā ziņā, ka tu sakārto copas mantas, piesien pavadiņas, mājās salies tos mānekļus, kurus tu plāno izmantot, izstrādā galvā stratēģiju. Tas kā ikdienā, kā darbojoties darbos. Teiksim, es biju maziņš, es pirku copas lietas, ja? Viens no pirmajiem Latvijas žurnāliem tieši par makšķerēšanu. Žurnāls Copas lietas tapa pēc Salmo idejas, tas bija ļoti sen, 98. gadā. Viņiem bija vajadzība attīstīt makšķerēšanu, attīstīt makšķerēšanas nozari, popularizēt šo hobiju visā Latvijā. Mēs bijām profesionāli izdevniecība, salikām galvas kopā un radās žurnāls. Žurnāls pirmajiem numuriem sasniedz milzīgu popularitāti, bija ļoti daudz lasītāju, jo, protams, izrādījās, ka daudz makšķernieki gaida, kad viņiem ir pašiem savu žurnāls un ka viņi varēs katru mēnesi tādu lasīt. Un parādījās vēlme uzrakstīt pirmo rakstu copas lietām. Es to rakstu uzrakstīju. Tas bija pirmais mans raksts vispār kaut ko. Un attiecīgi pēc tam es sapratu, ka es varu turpināt rakstīt. Un tas arī pārvērtās tādu kā vairāk radošu izpausmi. Jau pāri laikam 15, 20 rakstiem ir copas lietās. Darbojos un arī savā ziņā pelnu, jo tas ir autora atlīdzība. Tā ir, teiksim, arī lieta, kas iet pie sirds, nes kādu naudu un nes arī baudu. Forši ir tas, ka viņš nekautrējās izstāstīt visus tos paņēmienus, visas tās metodas, atklāt tos ezers, kuros viņš ķer. Viņš ļoti mīl savu reģionu. Turklāt viņš viņu mīl nevis tikai tā, ka tas ir mans un es te viens pats te tagad darbošos, bet tieši otrādi viņš redz, ka reģiona attīstība ir lielā mērā saistīta ar turismu, un viņš ar saviem rakstiem tā kā aicina cilvēkus braukt uz Latgali, izbaudīt Latgales dabu, izbaudīt Latgales ezerus, un es domāju, ka tas ir pareizi un tas ir forši. Tas bija tāds posms, kā reiz Covid laiks arī, un es biju tādās pārdomās, kur izlikt savas domas par makšķerēšanu, vai atvērt blogu, vai kaut ko pamēģināt. Es uzrakstīju 3 vai 4 A4 lapas un nosūtīju copas lietām. Raksts tika pieņemts, man parādījās, teiksim tā, sapratne par to, ka es kaut ko daru pareizi. Un tad es sāku piedomāt, sāku vairāk fotografēt, sāku vairāk fantazēt, kā to tekstu uzrakstīt. Un piedomāt, kur braukt arī. Uz Rāznas ezeru, uz Daugavu vai uz kādu citu foršu ezeru, kur var ne tikai uzfilmēt zivis, bet arī saprast taktiku un arī nodot to pārējām paudzēm vai kādam, kurš tikai iesāk makšķerēšanu. Manā skatījumā tas ir arī viens no veidiem, kā, teiksim, palīdzēt cilvēkiem sākt kaut ko jaunu varbūt. Iepazīt jaunas vietas, iepazīt jaunas zivis, iepazīt mūsu Latviju arī. Kā sākās vispār mana makšķerēšana. Mans tēvs bija Nelēķa tēvs, lai viņam vieglas smiltis. Viņš bija kaislīgs makšķernieks, bet viņš mēģināja makšķerēt tādas vieglas lietas, teiksim. Viņš īpaši neizrāvās ar kaut kādām sarežģītām lietām. Viņam patika pludiņu makšķere, viņam patika aizbraukt, paķert uz dzīvo kādu samiņu. Radās kaut kāda pieredze, un viņš izdomāja, ka jāpaņem savus dēls arī līdzi uz to copi. Un attiecīgi trāpījos ar viņu kaut kādā caurā koka laivā, turpat netālu pilsētas centrā. Un noķēru savu pirmo asarīti. Ar to bija cauri. Uz mūžu mūžiem. Bija periods dzīvē, kad makšķerēšana bija otrajā plānā, bet es arī nekad neesmu to galīgi atmetis, jo pat atrodoties ārzemēs, vienmēr kaut kur tai pašā Japānā esmu pamakšķerējis tālajos austrumos, Vidusjūrā, Anglijā un citur. Es esmu vienmēr makšķerējis. Vai arī plezīrā vai kā, bet man sanāca izbraukt kaut kur un iemērt pīcku, jo man vienmēr bijusi ir interese par to. Kas ir plus darbojoties nekustamajos īpašumos, ir tas, ka tu
Citreiz aizbrauc apskatīties kādu objektu, un to viņu arī novērtē kā no makšķernieka viedokļa. Jo paskaties, šitas zemes gabals būtu foršs. Tu varētu tur uzlikt laipiņu vai pirtiņu, un tu arī mēģini to arī pateikt klientam, pircējam, ka te kaut kas varētu būt. Man ļoti patīk tas, ka var pabraukāt, paskatīties to, cik tomēr mūsu Latgale, piemēram, es darbojos pa Latgali, mums ir daudz to ūdeņu, ja? Cik mums tomēr tā zeme ir bagātā ar tām visām tīrajām lietām, kas mums ir pieejamas bezmaksas. Mīļākā metode ir spinningošana, plēsīgo zivju ķeršana, sevišķi dziļajos ūdeņos, tā saucamajā džiga tehnikā. Ļoti daudz man patīk visādas šitādas gumīņas un tādas lietas, kas ķer. Ja. Man patīk tieši plēsīgo zivju meklēšana, kaut kādas stratēģijas izstrādāšana katru reizi. Tagad vispār palicis patiesībā viegli noķert to zivi kādā ziņā. Mums ir ienākušas arī makšķerēšanā tehnoloģijas un faktiski izmantojot eholotus, GPS un vispārējo, tu ļoti viegli vari atrast jebkādu vietu, kas būs piemērota tev mīļākajam makšķerēšanas veidam, pie noteiktas veiksmes un mācēšanas pilnīgi noteikti tiks pie zivs, jo Latvijas resursi vēl to ļauj. Fredis kā makšķernieks ir cilvēks, kurš to dara ar lielu mīlestību. Izmanto tās tehniskās iespējas, kādas viņam ir. Viņas varbūt nav kosmiski lielas, bet viņas ir cilvēkiem saprotams un cilvēkiem pieejams. Viņš vairāk paļaujās uz izpratni par ūdeņiem, par zivīm, par viņu paradumiem. Un tieši pateicoties tai būšanai ūdeņos, būšanai kopā ar zivīm, viņš arī spēja viņus noķert. Mazāk, teiksim, tā paļaušanās uz tehnikām, uz augstas klases inventāru, uz kaut kādiem supermānekļiem, vairāk uz to zivju izpratni. Makšķerēšanā bieži vien kā dzīvē nekas nespēlē tā, kā tu iedomājies. Varbūt slikts laiks, varbūt kaut kas pamainījies tevī pašā. Esi neizgulējies vai saguris. Makšķerēšanā ir jāmeklē vietas, jāmeklē zivis. Attiecīgi visu laiku jāpieņem lēmumi. Aizbraucam uz tālo galu, bet ja nu nāk mākonis virsū, ja nu mēs trāpam vētrā, un attiecīgi tur ir tā, ka tev visu laiku ir jāizdara tie mazie lēmumi, kas noved pie tā gala rezultāta. Ka nav tā, ka tu atnāksi un noķersi. Ja? Ir bijis tā, ka, teiksim, vesela diena paiet galīgi garām, bet tāpat es uzskatu, ka tas ir kāds piliens tavai pieredzei. Un, ja runājam par to, kas ir, teiksim, kas ir vieglāk vai ātrāk izdarāms, vai uzrakstīt līgumu, vai noķert līdeku, citreiz ir tā, ka uzrakstīt līgumu ir daudz ātrāk nekā noķert to līdeku. Kad es braucu mājās bez zivs, man ir tā paveicies, ka pirmām kārtām no tuvajiem man nekad nav jautājums, kāpēc nav zivs, jo zivis ir bieži. Citreiz es pats arī negribu to zivi. Citreiz ir tā. Citreiz es vienkārši aizbraucu, noķeru kaut kādu skaitu, es viņām atstāju piercingus lūpās, viņas peld pēc tam neapmierināti uz mani. Citreiz es aizbraucu tīri uz tādu copi, kad zivs nav mērķis, mērķis ir kaut ko saprast, vai otrādi pamāžoties. Un, ja runājam, protams, par zivju stāstiem, jo katram makšķerniekam ir tie zivju stāsti, vislielākais, laikam, tas stāsts ir par to mana mūža zivi. Ir bijuši divi stāsti. Viens ir bijis šeit Rāzna saimnieku Jāni ar 11,5 kg smagu līdeku un 2 lieliem brekšiem, kas sekoja pēc viņas. Ļoti laba copas reize bija, kur mēs atceramies vienmēr. Bet mans stāsts, laikam, kuram daudzi neticēja un netic joprojām, ir tas, ka man paveicies Daugavā pirms gadiem 15 noķert 17 kg smagu savvaļas karpu. Un patiesībā, cik mēs ar čomu mērījām, arī mēs svariem likām, Viņai ir tā, ka viņa ir pat bijusi pāri 17 kg. Viņa bija tā, ka asti karājās un nedaudz skārās grīdē. Kad tu pastāsti, kā tu viņu noķēri, jo karpa, visi domā karpa. Vai uz karpu makšķerēm tām dārgajām, visiem tām boilām, popapiem, visām tām gudrām lietām, ko karpinieki piekop. Nē, es viņu noķēru. Tā sanāca, ka mana spole salūza un man čoms aizlienēja to spoli.
Uz viņas bija diezgan tāda patieva un patrula aukla, kuri bija visas iespējas vienkārši palikt turpat Daugavas dzelmē. Un noķērējos viņu uz viena maza tāda pavisam, mēram, tāda izmēra rotiņa. Un tā visa vilkšana vilkās apmēram 40 minūtes. Un katru reizi pievilkot zivi klāt, mēs paši neticējām, ka mēs viņu esam dabūjuši kaut kur klāt. Un vislielākā neticība bija tad, kad mēs ieraudzījām, kas tas ir. Jo mums bija domas par lielu līdeku, par lielu sāmu, par vēl kaut kādu akvalangistu, bet neba pa karpu. Un tā nu gadījās, ka karpiņš atnāca. Un teikšu godīgi, tā ir vienīgā karpa manā dzīvē, kas ir pats interesantākais. Un vēl cilvēki netic, ka tik liela zivs var būt tik garšīga. Viņa ir ļoti garšīga. Tā bija perfekta zivs. Ir cilvēki, kuri, piemēram, nav īsti makšķernieki, nav makšķerējuši vai vēl kas. Es cenšos to popularizēt arī caur saviem rakstiem, arī vienkārši komunicējot ar cilvēkiem. Jo manā skatījumā tas, ka mēs šeit Latvijā varam par nosacīti ļoti mazām vai pat bezmaksas naudām ķert, tā ir Dieva dāvana. Mums nav īpaši ierobežojumi, mums ir tīri ūdeņi. Makšķerēšana tas ir tāds kā universums. Viņa ir pieejama katram, un tas, kurš ar to nodarbosies, tas jebkurā gadījumā būs ieguvums. Es domāju, ka pārceļoties uz Latgali, ja, piemēram, cilvēki izdomā pārbraukt uz Latgali, nedrīkst aizmirst, ka ir vienmēr jābūt plānam. Jo Latgalē ir nedaudz grūtāk ar darbiem, un līdz ar to viņi nedrīkst aizmirst to, ka būs jādomā, kā sevi nodrošināt. Protams, tagad ir daudz vairāk iespēju, attālināti darbi un tā, bet kopumā nedrīkst aizmirst to, ka Latgalē var būt grūtības ar darba atrašanu, ja pārceļoties uz šejieni. Un es, piemēram, esmu ultrapatriots, kā sacīts jāsaka. Man patīk Latgale, man patīk viss, kas te notiek, lai arī tas var atšķirties pēc cīperiem, pēc statistikām, pēc kopējās noskaņas. Bet man Latgalē patīk praktiski viss. Jo, sākot ar dabu, beidzot ar cilvēkiem, te ir romulīgi. Un, ja runājam, teiksim, par konkrēti šī reģiona, kurā es darbojos Latgalē, nākotni, vienmēr gribas ticēt labākajam, vienmēr gribas ticēt, ka būs mums atkal ziedu laiki, būs mums atkal zelta bedres. Latgalē vienmēr ir un būs potenciāls gan ar komercīpašumiem, gan ar zemēm. Jāmēģina vairāk tomēr domāt par to, kā veidot dzīvojamo fondu, jo mums mājas paliek arvien vecākas. Un ar laiku vienkārši tie visi vecie dzīvokļi, viņos nebūs kur dzīvot, jo viņu stāvoklis mainīsies. Un līdz ar to mums ir jāmēģina kaut kā kopā sākt domāt par kaut kādiem projektiem un iespējām, kā palielināt gan pirktspēju Latgalē, gan arī palielināt jaunu īpašanu rašanos. Būves, jaunbūves, šis sektors tomēr būs ļoti pievilcīgs arī jaunajiem cilvēkiem, kas tagad studē, pēc studijām aizdomāsies, kur es gribu dzīvot. Es gribu dzīvot jaunā mājā, vai es gribu dzīvot vecā, kura pēc 10 gadiem jau būs nelietojama. Līdz ar to es redzu to tādā ziņā, ka viens no Latgales attīstības posmiem ir tiešām sakārtot ideālajā pasaulē darba tirgu un attiecīgi mēģināt attīstīt jaunbūves, jaunus projektus. Tada pam pam param šeit ir man.